Uz jebkura cilvēka rēķina, kurš izmanto transportu, tagad vienkārši iekasē naudu. Šis ir drošības jautājums, šis ir lojalitātes jautājums. Un šeit ir arī jautājums par pielaidi, valsts pielaidi noslēpumiem. Tad par kuru valsti šis cilvēks galvo, tad, kad viņš stājas tik augstā amatā? Tas jau nebūs aizdevums, tas būs dāvinājums. Tieši tāpat kā iepriekš Air Baltica saņēma vairāk kā 500 miljardu. Tas viss tika norakstīts. Neviens neko neplānoja atdot. Kas notiek Saeimā? Uz pašreizējās valdības turbulences fona, uz 30 miljonu Air Baltica aizņēmumu fona, uz Rail Baltica afēras turpinājumu fona. Pašreiz mēs redzam, ka ļoti augstas joprojām ir degvielas cenas, kurām ir tendence kāpt ar vien augstākām. Un tāpēc Latvija pirmajā vietā Saeimā iesniedza likumprojektu par akcijas nodokļu samazinājumu degvielai uz maksimāli minimālo iespējamo, kas ir šobrīd pēc Eiropas Savienības prasībām. Ja? Otrs jautājums ir dubultpilsonība. Latvija pirmā vietā iesniedz vairākus likumprojektus par to, ka dubultpilsoņiem tomēr, ja cilvēks ir ļoti augstā valsts amatā, viņiem būtu jābūt tikai Latvijas pilsonībai. Piemēram, ministru prezidentam, piemēram, Saeimas deputātiem, drošības dienestu vadībai un citiem cilvēkiem, kas ir tiešām ieņem augstus amatus. Vēl būtisks jautājums bija Rail Baltica turpinājums, šīs te sāgas turpinājums dažādiem tur reveransiem un citi būtiski jautājumi. Edmund, degvielas cenas joprojām ir liela problēma, un arvien lielāka paliek problēma degvielas cenām. Latvija pirmā vietā šodien sniedza, samazina, lai akcijas nodoklis būtu samazināts degvielai. Kā notika Saeimā šodien? Zini, ir tāda milzīga liekulība. Ja? No vienas puses, visi valdošie politiķi, tie, kas ir ministru kabinetā, stāsta par to, cik lielu atbalstu viņi dos tautsaimniecībai, jebkuram iedzīvotājam samazinās nodokļus un tā tālāk un tā joprojām. Mēs redzam, ka tas samazinājums ir gaužām niecīgs. Es nezinu, principā viņa nav, jo cenas visu laiku aug. It kā viņi tur kaut ko ir samazinājuši procentuāli tanīs nodokļos, bet faktiski cilvēkiem viņi neko neizjūt. Un šeit ir tā būtība, ka pieņemsim tie paši poļi, spāņi, franči, vācieši. Viņi reāli palīdz savai tautsaimniecībai, viņi reāli palīdz saviem zemniekiem. Viņi samazina līdz minimumam atļauto akcijas nodokli, viņi samazina līdz minimumam PVN, citi pat noņem nost vispār. Un šī ir tā liekulība. Jo kas tad ir būtībā? Būtība ir tāda, ka inflācija aug, uz inflācijas rēķina pildās kasi, jo šobrīd kasi jau ir tukša. Mēs esam aizņēmušies 21 miljardu, ja? Parāds ir jādod, tagad Rail Balticam 30 miljoni, tam Air Balticam, ja? Tas maks mums ir tukšs. Un uz tā rēķina, uz jebkura cilvēka rēķina, kurš izmanto transportu, tagad vienkārši iekasē naudu. Jā, tas ir baigi patiesībā pretoptiska politika. Un tu pieminēji Rail Baltica, jā, tas arī šodien tiks skatīts. Jā, laikam nepavēlti izskrēja man tiešām par Rail Baltica, jo tātad gan es, gan mūsu partija uzskata to, ka šis projekts ir principā pretvalstisks. Viņš jo ātrāk viņu pārtrauks, jo būs labāk. Bet šobrīd jau ir kā? To arī paziņoja prokuratūra, ka viņi nevar iesākt kriminālu procesu, tāpēc, ka šis te projekts turpinās. Un visu laiku izmaksas nāk klāt. Tātad faktiski tā mūsu doma ir tāda, nofiksējam šī brīža izdevumus, saucam pie atbildības tos, kur ir vainīgi, jo skaidrs ir viens, ka šo te projektu neuzbūvēs. Viņu neuzbūvēs nekad, viņš nekad nebūs rentabls, pat ja viņu uzbūvēs. Jo te tā galvenā doma ir tāda, pat ja mēs to projektu saņemtu kā dāvinājumu pilnīgi veselu, jau gatavu, Latvija nespētu pavilkt tās izmaksas, kas būs pēc tam ar šo te sastāvu uzturēšanu, jaunu pirkšanu, remontēšanu, nodrošināšanu visām šīm te pārmijām. Mūžīgā dotēšana ārprātīgi astronomiski. Mūsu valsts to nevar pavilkt. Ja? Līdz ar ko faktiski tas ir tāds noziedzīgs projekts priekš Latvijas. Ja? Mēs labāk būtu ceļus uztaisījuši, apvedu ceļu, vai es nezinu, uz Liepāju, vai uz Daugavpili, vai uz Ventspili, 4 joslu ceļu, ja? Nevis šādu te murgu, kuram absolūti nav nekādas vajadzības priekš Latvijas un nekāda izdevīguma nav priekš Latvijas. Viņš iet pa mežiem, pa purviem, tur visu to trasi, kas mums ir visdārgākā Baltijā, apdzīvo 35,000 cilvēku, ja? Un ekonomiskā labuma nekāda. Pie tam vēl ne uz lidost būs nekur. Tā kā šī brīža valdība faktiski ir tāda, es teikšu, viņa ir pretvalstiska, ja? Viņa ir, tā teikt,
nodarbojas ar ekonomisko kaitējumu. Nu, faktiski jā, nekāda absolūta labuma no viņas nav. Ja? Tad faktiski tā doma ir tāda, ka ir nekavējoties jāpārtrauc siliņi, jāņem nost, ir jādemonstrē šai valdībai. Es nezinu, vai ir jāveido krīzes valdība, vai pārējais valdība, vai vēl kaut kas. Ir jānāk tādiem cilvēkiem kā Aināram Šleseram, kurš zina drēbi, kurš varēs izrulēt visu to situāciju, kas šobrīd ir sakrājusies. Jēkpils, spēcīgi un enerģiski. Tas tiešām ir būtiski. Jā, tieši tā. Māja dubultpilsonība - būtisks jautājums. Latvija pirmā vietā iesniedz šodien Saeimā diezgan daudz, pat varētu teikt skaitliski daudz, likuma projekts par to, ka būtu nepieciešams atvērt diskusiju par dubultpilsonību. Tas ir ļoti būtisks jautājums, un es biju diezgan pārsteigta no daudziem deputātiem, kuri šodien šo neatbalstīja, vai nu balsoja pret, vai atturējās, kā piemēram Nacionālā apvienība, kas patiešām man bija pārsteigums, jo šis ir drošības jautājums, šis ir lojalitātes jautājums, un šeit ir arī jautājums, ziniet, par ko ļoti daudz neaizdomājas. Viņi domā, tas ir vienkārši par 2 pasēm vai 3. Nē, tas ir jautājums arī par pielaidi, valsts pielaidi noslēpumiem. Tad par kuru valsti šis cilvēks galvo, tad, kad viņš stājas tik augstā amatā? Vai tā ir Latvija vai jebkāda cita valsts? Un, diemžēl, mēs esam redzējuši ļoti negatīvus piemērus ar deputātiem, ar ministriem, kuri ir bijuši ar 2 pilsonībām. Diemžēl šī pieredze ir bijusi ļoti negatīva. Un tāpēc Latvija pirmā vietā šodien rosināja tiešām atsākt diskusiju par to, kad valsts augstākās amatpersonas, kad viņam 2 pilsonības tomēr nebūtu Latvijai īsti lojāli. Ja? Tad cilvēkam jāizvēlās viena pilsonība konkrēti gan Saeimas deputātam, gan drošības dienas cilvēkiem, gan knāpvadītājiem un tā tālāk. Arī Latvijas bankas vadītājiem. Arī Latvijas bankas, protams. Nu kā es saku, ja tu gribi būt tik augstā amatā, nu tad tev nāksies izšķirties. Ramona, šodienas Saeimas Finanšu un budžeta komisijas informācija tāda, ka Saeima lemšot par EA Baltica 30 miljonu aizdevumu šodien. Jā, šodien šis lēmuma projekts nonāks Saeimai balsojumam. Nu, es noteikti nebalsošu par 30 miljonu aizdevumu EA Balticam, jo tas jau nebūs aizdevums, tas būs dāvinājums. Tieši tāpat kā iepriekš EA Baltica saņēma vairāk kā 500 miljardu. Tas viss tika norakstīts. Neviens neko neplānoja atdot, un šis aizņēmums tika iedots Vienotības valdīšanas laikā, Kariņa valdīšanas laikā. Arī es tad biju vienīgā ministra, kas balsoja pret 250 miljonu piešķiršanu EA Balticam, norādot, ka nav plānu vispār, nav saprotams, kādā veidā atdos. Netiek jau arī atdots. Protams, ka tas atkal Vienotības valdīšanas laikā tikpat viegli tika norakstīts viss šis aizdevums. Kāpēc tagad domāt, ka kaut kas būs savādāk, kur EA Baltica ņems naudu, lai 31. augustā atgrieztu 30 miljonus? Šī situācija šobrīd ar degvielas dārgiem cenām tiek izmantota, lai tas būtu kā iemesls atnākt paprasīt naudu, lai gan īstenībā EA Balticam to naudu vajag, lai samaksātu procentus par obligācijām, 14,5%, ko viņi maksāja, un tas ir kā nauda aizņemties no bandītiem. Saprot, kurš uzņēmums var vispār eksistēt, ja viņam ir jāmaksā procenti, 14,5%, tad tas ir... Un tā situācija ir pilnīgi nenormāla, kad visu laiku tautas nauda tiek mesta, gribētu mest caurā mucā. Visu laiku tā kā caurā mucā. Budžets dedzināts, nodedzināts. Tieši tā tas arī notiek, jo tie 30 miljoni tas būs tādam īsam brīdim, jo pagājušā gada nogalē jau bija zināms, ka EA Balticam vajadzēs jaunu nodokļu maksātāju naudas piešprici 100 līdz 150 miljonu apmērā. Tas ir neskaitot šos 30. Tā tad atnāks rudenī, paprasīs 200 miljonus, atdos tos 30. Apmēram tāda varētu būt tā schēma. Tur nav izstrādāts plāns, ko reāli darīt ar EA Baltica. EA Baltica. Jā. EA Baltica un EA Baltica, tas viss tāds baigās afēru formāti. Jo šeit nav plāna, tā mēs varam turpināt katru gadu piešpricēt pa 100 miljoniem. Bet vai nodokļu maksātāji ir gatavi uz ko tādu? Ir daudz citas prioritātes veselībai, ka mums vajag, tur ir jābūt konkrētam plānam, ko dara, kādā veidā, lai uzņēmums strādātu ar peļņu, nevis zaudējumiem. Un redzēsim, cik Saeimas vairākumā būs liela atbildības sajūta par tautas budžetu. Izsakiet, ko jūs par šo visu domājat. Rakstiet savus viedokļus, komentārus, dalieties šo informāciju.